ēģelēs ir katram tausņiem pretī stāv spolīti ar magnetizētu serdeni un pretī zobratiņš ar lielāku un mazāku zobratu skaitu. Nospiežot taustiņu, šis zobratiņš griežās un šai spolītē rodās elektrība, jeb tas tonīts tā frekvence, kas nāk ārā. Tas signāliņš ir ļoti vārgs, ar tādu signāliņu nevar pieskandināt baznīcu, jeb citu telpu, tāpēc to signāliņu vajag pastiprināt. Un tam nolūkam ir priekšpastiprinātājs, lūk, autentiski priekšpastiprinātājs, 85 gadi vecs, nebija darba kārtībā, viņš bija savulaiku remontēts, bet arī pēc remonta viņš nav strādājis. Šeit pat laban ir zināms procents detaļu, kas ir autentiskas. Sākot ar visu mehāniku, ko redzat, tas, kas ir iekšā elektrība, tas jau mūsdienu elementu bāze, jo principā ne tu viens otrs oriģinālais vēl, tad no 36. gada elements, bet maz tādu. Jo lielāko daļa šīs kapacitātes un pretestības bija laika zops, parametru peldēšana, viss kas cits tāds. Tāpat transformatori deguši visā. Bet pat labāk šis instruments, šis pastiprinātais ir darba kārtībā, ir gan arī saglabāta vēsturiska informācija, schemotehniskā dokumentācija, teiksim, lai varētu viņu darboties, bet viņa tomēr nebija tik pilnīga, lai varētu 100% atkārtot un to darīt. Bet pat labāk tas ir noticies, un tad tuvākā laikā vajadzētu viņu likt pie ērģelēm klāt un klausīties, kas nāk ārā. Laboratorijas apstākļos viss notiek pat labāk. Lūk, speciālistiem. Šis ir barošanas filtra kondensātoru bloks, iekšā 2 kondensatori. Ja viņam 1937. gadā rakstīts, ka bija 4 mikrofaradi un tāds tangens un tam līdzīgi, ja, tad pat labāk 4 vietā viņu 3,99 un visi pārējie parametri tikpat ekscelenti. Tā kā principā visu cienību tam. Tā remontēšana un atjaunošana. Restaurācija būtu, kad to spraugušo detaļu es atjaunoju, bet tas kondensators, kas ir sadedzis, es viņu nevaru atjaunot. Es varu tikai aizvietot. Ja. Labi, te oriģināli mehānika, oriģināli šitas te. Gumijas, šis 2 lampu pastiprinātājs, te kaut kas, es negribu Hammondu kritizēt, viņam ļoti spēcīgi inženieru brigāde bija. Šī pati pirmā lampa, kur nāk mikrofons klāt, priekšpastiprinātājiem, pirmā pakāpe. Viņai jābūt pēc iespējas klusāk vai mazāk trokšņiem, ja? Un tāpēc tur vajadzētu zināmā tipa lampu izmantot. Te iznāk visur otrādāk. Tā lampa, kura ir ļoti klusa, tās tev pašas beigās, un tā, kas ļoti skaļa, tās tev priekšā. Un līdz ar to ir tāds mikrofona efekts, var uzdaudzīt, teiksim, tāpēc tie amortizatori gumijas. Tie bija, kāda gumija 85 gados pa kramu bija kļūst, tā nomainīta. Šis, kā es teicu, kondensators izcils, teiksim, kāds bija tas oriģināls, transformators bija nodedzis, tur kāds remontētājs bija licis kaut kādu amerikānisku, bet ielicis šausmu, es negribu, tas būtu nekorekti, es nezinu tos nostājumus, viss, teiksim, bet fakts kā tāds, ja transformators bija zilā krāsā, tad, principā, Hammondā tikai likt zilā krāsā, bet viņš ielika zaļu. Tur ir svarīgi tinumi. Te bija ieliks tāds transformators, nedos tāds spriegums, ka viņam vajadzēja sadegt. Viņš nevarēja nesadegt, viņš arī sadega pēc tā remonta. Cilvēks varbūt bez dokumentācijas strādāja. Labi, te ir tā visāda sīkās specifiskas kondensatori, teiksim, jā. Te ielikti jauni. Te ir skaļuma tembra regulators, potenciometrs. Viņš vēl dzīvoks pa Ļeņinu. Potenciāli tāda lieta, ka viņš nedrīkst čerstēt, ka groz, teiksim, viņš izcils, viņš ir ergonomiski uztaisīts tāds, ka pa sviestu iet grozās viegli. Un ļoti kluss labs, teiksim, tā ka, es pat labam, teiksim, apsaku, visu, ko pasaulē varēja dabūt, es beigās izzīdu, es uzzīmēju to, kas bija iekšā no vecām detaļām. Uzzīmēju to, ko varēja uzzīmēt, un tad rakos visu, un tas beigās konstatēju, ka autentiskā bija jābūt šitādi. Tur ir tādas nianses, kas varbūt savulaika bija, jo tas jau tikai tāda, teiksim, elektrotehnikas rītausma, tādi inženiertehniski risinājumi. Tur viens ļoti āķīga viena vietiņa, ko es ilgi kodu, bet viņi efektīvi strādā, teiksim. Tad beigās sapratu, kāpēc sveči bija likts. Mūsdienās tā vairs nelieto lampu. Mūsdienās vispār vairs lampu pastiprinātāja nav, ir pusvadītāja, teiksim, bet tā kā šī plāksnī to oriģināli uzraksti gravēti, jā. Bet šis jau Hammonds ar pats, teiksim, šo priekšpastiprinātāju ir taisījusi tādu Webster Electric Corporation. Priekšpastiprinātāju pirka kā gatavu, tas nav viņa firmas produkts, tas nav Hammonda. Hammonds pirka gatavu, jo tas loģiski, visu automobīļu ražot ar visu pašu neražo, riepas un lukturus un lampas, teiksim. Ir aizdomas, ka ir zināms man šī instrumenta Hammonda kārtas numurs, jo viņi pasaules ražoja miljonus savā laikā, jā. Un pēc vēsturiskiem tiem dokumentiem, kas man ir pieejami, teiksim, autentiski, ka tas varētu būt apmēram tā. Tas ir šis starp 1 un 2 tūkstoši, man liekas, numurs bija. Kārtas numurs, kas ražots.